Labdien! Labdien, klātesošie! Labdien, Vineta! Labdien, kolēģi no visas Latvijas! Pulkstens 11, un mēs atļausimies arī sākt mūsu šodiendienas webināru. Pirms mēs sākam, vēlos arī informēt klātesošos, kad ieraksts tiks veikts, lai varētu arī tie, kas pieteikušies dalībnieki un izteikuši vēlmi skatīties arī video ierakstā, pēc tam arī brīvpieejā arī YouTube kanālā arī noskatīties. Tā, un tad esiet sveicināti digitālajā nedēļā. Esiet sveicināti jau 16. gadu pēc kārtas likta organizētajā digitālajā nedēļā, kurā mēs runājam par digitālām prasmēm, par to, cik digitālās prasmes mums ir ļoti svarīgas un arī nepieciešamas ikdienā. Mani sauc Oksana Soročina, esmu Izglītības un zinātnes ministrijas EPALE projekta Nacionāla atbalsta dienesta vadītāja, un man ir liels prieks redzēt šobrīd tik kuplā skaitā arī visus tiešsaistes dalībniekus. Digitālie atkritumi, kā mums tos nevairot? Mēs bieži krājam nevajadzīgus datus, nevajadzīgus failus, vai tie ietekmē mūsu ikdienu, vai tie ietekmē apkārtējo vidi, vai atkritumi mums rada kaut kādas problēmas. Uz šiem jautājumiem mums šodien palīdzēs atbildēt Vineta Sprugaine, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja, un mēs esam patiesi gandarīti un priecīgi, ka Vineta ir piekritusi šodien mums novadīt tik aktuālu un tik nepieciešamu mums katram ikdienā webināru. Tāpēc sagaidām, un Vineta, digitālā skatuve ir jūsu. Jā, paldies, Oksana, un paldies par uzaicinājumu. Tiešām digitālo atkritumu tēma, jau var teikt, ar katru mēnesi kļūst arvien populārāka un populārāka, gan tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns un nebijis, gan arī tāpēc, ka tā problēma arī ar katru mēnesi samilst arvien lielāka un lielāka, jo atkritumi digitālajā vidē vairojās, laikam jau gandrīz, ja ne tik pat ātri, tad, manuprāt, pat ātrāk nekā fiziskajā vidē. Mēs LVRTC šai tēmai pievērsāmies nedaudz vairāk kā pirms gada, domājot par savu uzņēmumu, par to, ka mums ir 100 gadi un mēģinot saprast, kas pasaulē ir mainījies pa šiem 100 gadiem un varbūt arī kādu ietekmi mūsu darbība ir radījusi gan uz sabiedrības labklājību, gan arī uz ilgtspēju. Un tie ilgtspējas jautājumi patiesi ir likuši paraudzīties uz daudzām lietām savādāk un apzināties to, ka tāpat kā fiziskā vidē mums ir savi tikumi un savi netikumi, arī digitālajā vidē tie netikumi izveidojas. Es pati piedalos digitālajā nedēļā, man šķiet, ka vairāk kā 10 gadus, un īstenībā katru gadu arī esmu uzstājusies par dažādām tēmām. Pirms 10 gadiem tas bija e-paraksts, un es aicināju visus izmēģināt un pamēģināt un iedrošināju, cik nepieciešams ir e-paraksts. Tad, pirms 5 gadiem tās jau bija kiberdrošības tēmas vairāk, kad ir jāpiesargājas, ir jādomā ar prātu. Šogad ar šādu tēmu, bet pirmo reizi, kad es saviem kolēģiem, savus kolēģus aicināju uz sarunu par digitālajiem atkritumiem, tad tā pirmā reakcija bija: Vineta, kas notiek? Tu 10 gadus staigā pa pasauli aģitēdama, ka ir jālieto e-paraksts, un tagad tu stāsti, ka kaut ko nav jādara. Un tāpēc es kā kārtīgs jurists sākumā ar atrunu sākšu, ka jebkas, ko es šodien pateikšu, nav aicinājums atteikties no digitālās vides vai neizmantot visas iespējas, ko mums patiesi šis burvīgais laikmets, kad es varu būt šeit un jūs varat būt katrs savā lokācijā, un mēs visi esam vienotā sanāksmē, mēs varam diskutēt, varam kopā pasmieties, varam arī kopā risināt kaut kādus sarežģītus jautājumus, un tas viss neizejot no mājas, un ja vajag arī dienas beigās parakstīsim ar tiesisku noteiktību kādu dokumentu, ja. Patiesi šis laiks mums ir pavēris daudzas iespējas, un tas klikšķu skaits, ko mēs ikdienā izveicam, kļūst jau arvien iespaidīgs, bet tas ir radījis arī tādu blakus efektu, kā milzīgu satura apjomu. Un, ja mēs tagad būtu klātienē, es aicinātu jūs atbildēt uz jautājumu. Tā, man kāpēc neslēdzās prezentācija uz priekšu, tā sekundi. Jā.
Es aicinātu jūs atbildēt uz jautājumu, vai pagājušajā gadā Līgo svētkos, cik riepas jūs nokurinājāt ugunskurā. Un tad parasti zālē iestājās tāda pauze, ja, un cilvēki tā kā apmulst un nevar saprast, vai es jokojos, vai es nopietni. Bet pirms 40 gadiem nokurināt riepu ugunskurā, nevienam īsti tā kā šaubas par to, vai to vajag darīt vai nevajag darīt, neradās, jo nebija mums tik daudz informācijas, nebija skaidrības par to, kādu ietekmi šī te, it kā šķietami kopēja prieka radīta darbība izraisa. Tad, neredzot jūsu sejas izteiksmes, neuzdošu par jautājumu par riepu, bet varbūt šeit ekrānā redzami 3 apgalvojumi, kā jums liekas, kurš no tiem ir nepatiess. Varbūt var čatā iemest savas versijas. Kurš izklausās neticams? Es, diemžēl, jāatzīst, ka šādi šērojot prezentāciju neredzu čatu. Varbūt, Oksana, jūs man varat palīdzēt un Jā, es palīdzēšu noteikti. Šobrīd pagaidām vēl nav, bet, es domāju, ka nepareizs varētu būt, varbūt uz Zemes ir vairāk mobilo tālruņu nekā cilvēku. Labi, viens variants. Jā, čatā jau mums raksta, ka 7000 klikšķi varētu būt pārāk mazs skaitlis. Pārāk mazs? Jā. 3 reizes mazāk nekā ieelpas ir pārāk mazs skaitlis. Jā. Okay? Tad, jā, vēl arī norāda, ka cilvēku, uz kuriem ir pieejams internets skaits, pārsniedz cilvēku skaitu, kuriem pieejams tīrais dzeramais ūdens. Jau 3 varianti mums ir atskaņoti. Super, un īstenībā visi 3 apgalvojumi ir patiesi. Mēs patiešām dzīvojam laikā, kad dzeramais ūdens ir mazāk, tīrs dzeramais ūdens ir mazāk pieejams nekā interneta pārklājums. Uz Zemes ir ne tikai vairāk mobilo tālruņu nekā cilvēku, arī zobu birstas ir mazāk nekā mobilie tālruņi. Un tas arī ir satraucoši, ja par prioritātēm. Un, ja mēs ikdienā ieelpojam 20 līdz 21 tūkstoti reižu, tad tas klikšķu skaits, ko katrs no mums izdara, ir ap 7000. Tas ir vidējais statistiskais rādītājs. Domāju, ja šeit mēs ņemtu atsevišķi gamerus, tad tur tas klikšķu skaits būtu pilnīgi cits. Un, protams, ir cilvēki, kas nemaz vai ļoti minimāli izmanto. Bet tas fakts, un ko es gribēju ilustrēt ar šiem, šķietami, liekas, visi 3 varētu būt nepatiesi, ja, bet visi 3 ir patiesi, ka tā vide, kurā mēs dzīvojam 2025. gadā, ir krietni atšķirīga no vides, kurā mēs dzīvojām iepriekš. Šobrīd digitālā un analogā vide ir ļoti, ļoti saplūdušas. Kādreiz mēs pirms tiem pašiem 5-10 gadiem varējām ļoti skaidri nodalīt, kuras darbības mēs veicam digitālajā vidē, kuras darbības mēs veicam klātienē fiziski. Šobrīd es varu ienākt birojā pa durvīm, atverot durvis, noskanējot kaut kādu savu aplikāciju, vai ievadot kodu. Tāpat es iedarbinu liftu, tad es apsēžos fiziski uz krēsla, bet es pieslēdzos virtuālajā birojā un kolēģim, kurš sēž tikai 10 metrus tālāk no manis, sūta e-pastu vai sazinos ar viņu čatā, nevis pieceļos kājās. Līdz ar to patiesi tā mūsu aktivitāte nav vairs nodalāma digitālajā, fiziskajā, un arvien vairāk un vairāk dzīves jomās mēs šos klikšķus izdaram. Kāpēc LVRTC par to sāka domāt pastiprināti? Mūsu darbība, mūsu 100 gadu vēsture, mēs esam stāsts par klikšķiem, vai tie būtu datu centri, kuros mēs uzglabājam šo te klikšķu saradīto saturu, vai tā būtu datu pārraide, vai par jūras kabeli noteikti visi klātesošie janvārī, februārī sekoja līdzi notikumiem, notikumu attīstībai, vai tā būtu kiberaizsardzība, vai tas būtu e-paraksts, respektīvi visas mūsu darbības jomas ir saistītas ar šo te digitālo vidi. Un mēs patiesi ļoti labi redzam, kā pieaug datu pārraides apjomi, cik ļoti daudz mēs sazinamies digitālajā vidē un mūsu klienti. Mums ir 6 datu centri Tornī, un mēs šobrīd ceļam vēl vienu milzīgu datu centru Kurzemē, tikai tāpēc, ka visi esošie datu centri ir tuvu tam, ka piepildīti, un mums ir jārada vieta.
Un mēs saprotam, lai gan darbības ir virtuālas un dati ir virtuāli, bet viņu ietekme uz fizisko vidi ir pavisam reāla. Un šī ir bilde, kas ilustrē CO2 izmešu daudzumu pēdējos 200 gados. Un mēs, ja paskatāmies, kas ir noticis tikai pēdējos 10 gados, ja, tad šīs industriālās revolūcijas rezultātā, tostarp arī tehnoloģiju attīstības rezultātā CO2 izmešu daudzums pasaulē skrien debesīs. Ja var teikt, tas vairs nav tāds līgans pieaugums, tā ir stāva klints, kurā mēs katru gadu pakāpjamies ar vien augstāk un augstāk. Un ir skaidrs, ka tam ir patiešām reālas sekas uz fizisko vidi. Un pēdējie 10 gadi, un statistika mums saka, ka 99% no pasaulē radītās informācijas ir radīta tikai 10 gados pēdējos. Un ja man gribējās kādreiz domāt, ka es dzīvoju tādā megabaitu, gigabaitu, labi, korporatīvi terabaitu pasaulē, tad mēs visi dzīvojam zetabaitu pasaulē, un jau tuvākajā laikā šie zetabaiti šogad vien jau soli sasniegt 180 zetabaitus, un tas ir cipars, kas atstāja reālu fizisku ietekmi CO izmešu daudzumā, jo šie dati kaut kur glabājas. Šos datus radot vai šo saturu radot, mēs patērējam enerģiju. Enerģijas radīšana rada CO2 izmešus un veidojas tāds apburtais loks, ja, ka mēs pat ar šī semināra pieslēgumiem, ja arī mēs visi esam atbildīgi par vēl CO2 izmešu rašanos, un parasti pēc semināra man jautā, vai es atsūtīšu prezentāciju. Nē. Es nesūtīšu šo prezentāciju, jo arī mans smagais e-pasts būs 50 grami CO2 izmešu. Savukārt es nezināšu, cik no šobrīd klātesošiem 49 cilvēkiem piekrita vai gribēja saņemt šo prezentāciju, tāpēc, ka tā ir pieņemts, un cik no jums patiesi viņu atvērtu un apskatītos un izmantotu vēlreiz. Tāpēc, jā, pasaulē ir radīts tik milzīgs datu apjoms, ka, ja mēs šodien viņu gribētu izdrukāt uz papīra, diemžēl pasaulē sen jau vairs nepietiek koku, kas būtu nepieciešami, lai izgatavotu tādu papīra daudzumu. Un kā jau mēs iepriekš runājām, 7000 klikšķi dienā, bet ja tam palīgā nāk mākslīgā intelekta rīki, ja, kas palīdz mums pagarināt mūsu klikšķināmo pirkstu un pagarināt, pātrināt, iedot jaunu jaudu. Faktiski šobrīd pasaules statistika saka, ka boti veido pusi no visas interneta plūsmas. Ja, tātad tur cilvēkam palīgā ir nākuši roboti un automatizācijas rīki. Un ja kādreiz mēs pie CO2 izmešiem vainojām gotiņas, ja, tad bija lidmašīnas nākamais vainīgais. Un šobrīd faktiski ir skaidrs, ka mākoņu datošanai ir daudz lielāka oglekļa pēda nekā visai avio nozarei kopumā. Un tāpēc mākonis kā tehnoloģija, ja mākoņu datošana liekas kaut kas gaisīgs, viegls un nevainīgs, taču jāatcerās, ka katram mākonim, pat ja jūs izmantojat mākoni, viņam apakšā ir reāli dzelži un reāla enerģija un reāls CO2 izmešu daudzums, ko šis enerģijas saražošana prasa. Un iespējams arī esat dzirdējuši, ja kādreiz ar tādu lielu apziņas sajūtu tika aizvērtas atomreaktoru stacijas, kas ražoja elektrību, tad šobrīd jau ir runas par vairāku staciju atvēršanu, lai apgādātu ar elektrību jaudīgus mākslīgā intelekta datu centrus, kuriem vajag stipri lielākas jaudas, un tas atkal ir CO2, un tad mēs ejam tādā apburtajā aplī, ka mēs no vienas puses gribam būt zaļāki un ilgtspējīgāki, no otras puses mēs ieviešam tehnoloģijas, kuras paģēra daudz lielākas jaudas nekā līdz šim tas bija nepieciešams. Un vēlreiz šeit es atkal saku, lai ko es teiktu, šis nav stāsts par to, ka nav jāizmanto tehnoloģijas, ka mums nav vajadzīga mākslīgā intelekta vai jebkuru citu jauno tehnoloģiju radītie risinājumi. Mums tas viss ir vajadzīgs, bet iespējams ir pienācis brīdis, tad, kad tie zetabaiti un CO2 abi divi reizē skrien tiešām kalnā augšā, ir jāpārdomā savu darbību jēga un ir jāpārskata savi paradumi, lai nesanāk tā, ka mēs tagad visi kopā dedzinām tās riepas, lai gan paši nemaz tā nejūtamies.
Un vēl iemesls, kāpēc ir jāķerās klāt tieši atkritumiem, atkal pasaules statistika, 90% no datiem, ko mēs šodien radīsim, jau 3 mēnešus vēlāk būs kļuvuši par digitāliem atkritumiem, jeb datiem, kas vairs nekad netiks izmantoti. Iedomājamies tās trakās dienas, kad Latvijā uzsnieg pirmais sniegs vai vēl trakāk sakuru ziedēšana, ja? Un tad tā visa gūzma, fotogrāfiju un video, kas tiek saradīta, iedomāsimies, ka viena bilde vai divas nonāk sociālajos tīklos, kas ir forši, un tieši tam šie tīkli ir radīti, lai mēs spētu dalīties viens ar otru ar emocijām, un cilvēks ir nostalģiska būtne, mēs gribam saglabāt savas atmiņas, gribam saglabāt šo priecīgo mirkli par pirmo sniegu, un pēc gada paskatīties, un forši, ka telefoni mums atgādina, kāds sniegs bija. Bet kas notiek ar tām pārējām 20 bildēm, kas nekur netiek izmantotas un iespējams nav pat pietiekami tādas kvalitatīvas vai veiksmīgas, ja? Tās ļoti bieži kļūst par atkritumiem jau to radīšanas brīdī. Tas pats ar failiem dažādiem, ko mēs ikdienā savās darba vietās radam. Iedomāsimies Worda dokuments, kaut kāds, kas mums tur ir jāsaskaņo līgums vai, vienošanās. Tradicionāli, tad, kad radam pirmo versiju, tad V1 galā, ja? Tad V2, tad V3, tad V4, cik kuram ir parasti klātienes pasākumos cilvēki arī parasti atbild, kas viņiem ir tas tipiskākais cipars, pie kura beidzās V no 8 līdz 12. Un tad, kad ir tas pēdējais cipars, tad ir V parakstīšanai, ja, un tad final parakstīts, ja, tad ir vēl 2 versijas. Un tad arī, kas notika ar pārējām versijām, vai mēs viņas saglabājam kaut kādām savām atmiņām, vai nezinu pat kam, vai arī mēs tomēr papūlamies, ja tik daudz versijas ir radītas, un ir skaidrs, ka lielākā daļa jau dažas dienas pēc radīšanas ir kļuvusi par atkritumiem, jo ir nākamā versija radīta, vai mēs atceramies viņas arī izdzēst. Bet tas, ka jādzēš, tas ir skaidrs jautājums, ko dzēst, kā dzēst, kam pievērst pastiprinātu uzmanību. Es šodien runāšu, droši vien tādās problēmu blokos, varbūt bez precīziem risinājumiem, jo pirmkārt, man liekas, tas, kas ir jāsaprot, ir, ka kaut ko mēs daram nepareizi un ir jāidentificē tās jomas, jo man visu laiku tā pa prātā griežās, kad es biju maza meitene, es dzirdēju, kāds kaut kur teica, ka kaut kas nav labi ar Baltijas jūru. Tagad man ir gandrīz 45, un ir skaidrs, ka ir pavisam slikti ar Baltijas jūras ekosistēmu. Vai kaut ko varēja mainīt par šiem 40 gadiem? Es ticu, ka jā. Un, ja es vienreiz jau savās dzīves laikā esmu nonākusi pie apziņas, ka šis ir nokavēts laiks, ja, man ļoti gribētos, ka ar digitālajiem atkritumiem nebūtu līdzīgi, ka tad, kad man būs 80 gadi, ja, vai 85, ka kāds teiks, ka mums vairs, ka kaut kas ir pavisam nokavēts. Tāpēc mēģinam mainīt paradumus jau šodien, un es ticu, ka šovakar jūsu telefoni kļūs vieglāki, jo noteikti arī būsiet pamanījuši, kādreiz draugu pulkā vai ģimenes lokā ir runāts, kādreiz jau tos telefonus ražoja tādus jaudīgākus, viņi bija tādi izturīgāki, ja? Un tur varēja vairāk izdarīt, un tagad jau paiet 2 gadi, un tu tā kā sāc domāt, ka vai nav jāmaina, ka tas telefons tāds lēnīgāks ir kļuvis. Izvaicot digitālo pavasara tīrīšanu vai vēl labāk ieviešot šo tīrīšanas rutīnu un kārtošanas rutīnu saulaicīgi, jūs būsiet pārsteigti. Telefoni aizvien ir tikpat labi, cik viņi bija pirms 2, 5 vai 8 gadiem, taču tas datu apjoms, kas viņiem ikdienā ir jāpārstrādā un jāizlaiž caur sevi, ja? Un tie mūsu klikšķi, ja? Un tie mūsu ceļojumi virtuālajā pasaulē un tā mūsu bilžu uzņemšana un viņu neapsaimniekošana padara gaužām grūtu tā telefona dzīvi, ja? Jo tas motoriņš, ja tā var teikt, var apsaimniekot tik, cik viņš var. Un savukārt mūsu paradumi un mūsu datu radīšanas apjomi aug daudz straujāk. Bet, mēs Latvijā esam ļoti izlutināti, mums ir salīdzinoši lēts internets, mēs nedomājam, kad un ko mēs straumējam, vai skatāmies tos video failus, kurus gribam, nevis domājam, vai tiešām šis viss mums ir jāredz. Un tad tā realitāte ir tāda, ka ja mēs runājam par
ilgtspējīgām enerģijas avotiem, tad šobrīd, piemēram, tam neierobežotajam datu patēriņam, pie kā mēs esam pieraduši, un vēlreiz Latvija tiešām ir izlutināta. Mēs pat esam pagājušā gada nogalē apsteiguši Somiju pēc mobīlo datu patēriņa apjoma. Ja? Mēs esam pasaules līmeņa rekordisti mobilo datu patēriņā. Tad, ja mūsdienās būtu nepieciešams 3 reizes vairāk enerģijas nekā visi esošie saules paneļi kopumā spētu saražot. Ja? Un tā ir problēma. Līdz ar to veidojas tas apburtais loks. Mēs gribam to ilgtspējīgo enerģiju, bet viņas nepietiek tam, lai to mūsu nekontrolēto datu apjomu spētu apsaimniekot. Un stāsts ir par CO2 emisiju mazināšanu, neveicot šos te liekos klikšķus, kā arī izdzēšot to, kas jau ir atkritumi, jo šo te atkritumu glabāšana mākonī vai telefonā vai jebkur, kur jūs glabājat, tas patērē reālu enerģiju un atkal rada šo CO2 patēriņu. 2 vietas, kurām šodien tā plašāk paskatīsimies uz telefonu, ja, jo mēs esam rekordisti, mēs esam nopelnījuši šo statusu ieskatīties savos telefonos. Un, protams, virtuālais birojs, kas ir mūsu ikdiena, bet šķiet, ka runājot par virtuālo biroju, būtu jārunā tādā jau citā līmenī, jo mums ir visi izmantojami informācijas sistēmas, tās veids visādus auditācijas pierakstus un vēl kaut ko, tad fona tā atkritumu saražošanās fonā iespējams pat ir lielāka nekā mēs gribam to atzīt tādā godīgā sarunā, tāpēc par virtuālo biroju mazliet mazāk. Bet tad tas pirmais, ko es gribētu identificēt kā tādu pamatīgu digitālo netikumu, ir saturs, ko radām, bet neizmantojam. Mēs nevaram pat paskaidrot, kāpēc šo saturu esam radījuši, un kā jau es teicu, cilvēks ir nostalģiska būtne, un tas, ka mums gribās uzņemt kaut kādas fotogrāfijas no kopā būšanas brīžiem, vai no skaistiem saulrietiem, vai sakuras ziedēšana, vai tas trakais 1. sniegs, un tad tas 14. februāris, un tad vēl mātes diena, kur mēs visas gribēsim, ja, kādas skaistas atmiņas, un ar to it kā viss būtu kārtībā, bet tad padomājam un pameklējam savā ikdienā tās situācijas, kurās tu nevari saprast, kāpēc tu esi uztaisījis šo print screenu, kāpēc tu fotografē konferencē šo slaidu, lai gan tu labi zini, ka tu nekad savā telefonā nerakņāsies un viņu nemeklēsi. Ja? Jo, ja tas ir kaut kas patiešām vērtīgs, ja tu viņu, mēs savādāk to vērtīgo informāciju iespējams fiksējam. Man, piemēram, bija tāds gadījums, bija vienai kundzei 70 gadu jubileja un šausmīgi skaisti svētki, ja, un cilvēks ir bagātīgu mūžu nodzīvojis un sanākuši daudz radi un draugi un milzīgi rožu pušķi un skaidrs, ka pati jubilāre ļoti priecīga un tiek uzņemtas daudzas bildes un pēc tam tapa ļoti skaists albums, ko viņa nākamos gadus skatīsies. Un tad es ievēroju, tajā pulkā bija tādas 2 jubilāres draudzenes, kas fotografēja tos ziedus, un es tā sev uzdevu jautājumu, un man bija kauns uzdot viņām. Es uzreiz atzīšos, es nesaņēmos, nepajautāju. Šodien es jau būtu jautājusi, kur viņas kā viņas izmantos tās safotografētās ziedu bildes, jo viens ir, ka tu fotografē savus ziedus un tiešām taisīsi sev albumu un tā, bet tu tāda cita cilvēka ballē viņa ziedus bildē, un ja ir atbilde, ja, un uz daudz ko tā ir, ja tam ir atbilde, kur tu izmantosi, tad viss ir labi, ja, bet ja tu vienkārši nofotografē un pat īsti neatvērsi vairs tās fotogrāfijas, vai, piemēram, iedomāsimies situāciju, ka es jums tagad gribētu parādīt savus video ierakstus no Eda Šīrana koncerta pagājušajā vasarā. Tagad droši čatā ieblieziet, cik no jums gribētu redzēt šos manus video ierakstus. Un taisnības labāk jāatzīst, ka vismaz pusi koncerta es pavadīju šādi caur telefonu viņu skatoties un filmēju. 2 video nokļuva sociālajos tīklos, vienu aizsūtīju draugu grupā, lai viņi taču redz, kur es esmu, kas notika ar pārējiem. Jums nav interese par viņiem, es to pilnīgi jūtu, pat neredzot čatu, jūs negribat redzēt tās manas sajūtas, un es, ja godīgi, es neesmu atvērusi šos video. Tas gan nav stāsts par pagājušo vasaru, bet vēl par aizpagājušo vasaru. Tagad es vairs tā nedaru, es tiešām cenšos izbaudīt koncertā to saturu ar savām acīm, nevis caur video ekrānu, jo es sapratusi, ka tie
tie 17 šīrana video, ko es uzņemu, no kuriem es izmantoju 3, un kas notiek ar pārējiem 14 digitālie atkritumi tieši tajā brīdī, kad tiek radīti. Vai, es dzīvoju netālu no lidostas, mums tur lidostas galā ir viena burvīga vieta, kur ārkārtīgi skaisti saulrieti. Un aizbraucu ar sunīti tur pastaigāt, es nespēju atturēties, man tie 25 saulrieta bildes ķerot to ideālo brīdi un vēl ķerot, ka tā lidmašīna tur laidīsies un tad starp spārnu un lidmašīnu kaut kur tur saules stari būs un noteikti būs ideālā bilde. Un nav tā, ka man pilns Facebooks vai citi mani tīkli būtu ar tām saulrieta bildēm, jo nevienu no viņām neatzīstu par gana labām beigās, varbūt viena. Pārējā kļūst par atkritumiem, kurus es nekur neizmantošu. Tā realitāte ir tāda, ka mums ir rokās iedots ļoti spēcīgs rīks. 92 līdz 94% no visa satura, ko mēs fotosatura un video, ko mēs saražojam, ir pateicoties viedierīcei mūsu rokās. Faktiski mēs esam pagarinājuši cilvēka spējas, radot iespēju mums uzņemt ik uz soļa visu, ko mēs redzam un arī uz ielas noteikti būsiet ievērojuši un arī iespējams paši sevi pieķēruši. Tagad, ja tā kritiski padomājam, eju ieraugu kaut ko jocīgu. Pirmais instinkts nofotografēt, vai ne? Izvalc nofotografē, kur tu to liksi? Atkal, ja ir atbilde, man tas ir nepieciešams tam un tam, es šo bildi vai nosūtīšu, vai nopublicēšu kaut kur, vai izmantošu, es zinu, man tieši šādu kadru vajadzēja, vai šādu uzrakstu uz sienas kaut kādai nākamajai prezentācijai. Tad dari, ja mēs varam rast to atbildi. Bet, ja katras 13 dienas pasaulē tiek radīts tik daudz fotogrāfiju, cik filmiņi fotopīķa laikos, tad mēs saprotam, ka tas apjoms ir milzonīgs un 5 miljardi fotogrāfiju dienā un gandrīz 60,000 fotogrāfiju sekundē. Tad, kad es izdaru šādi, ir 60,000 bildes uzņemtas. Ja visām var atrast pielietojumu, viss ir labi. Bet padomājam par tām dzīves situācijām, kurās esam paši bijuši un tām bildēm īsti nav pielietojuma, un ja mēs pavaram vaļā telefonu un paskatāmies, tad droši vien katru bildi arī kritiski var novērtēt. Un tas kritiskais vērtējums arī ir, manuprāt, netikums numur 2. Man pašai patīk reizēm domāt, ka es esmu liela māksliniece, un man ļoti labas tās bildes varētu sanākt, jo es taču ļoti cenšos tik ļoti, ka tas saulrietis man ir 20 versijās, un neviena no viņām nav beigās tik laba, ka man gribētos, šis ir Instagrama vērts. Nesenāk, bet es it kā cenšos, un tad tas dublējošais vai nekvalitatīvais saturs faktiski izveido līdz pat 30% no visa satura, kas telefonā ir. Tādām švakām māksliniecēm kā es palīgā var nākt lietotnes, kas palīdz uzņemt jau sākotnēji daudz labākas bildes nekā es ar savu aci spētu vai ar savu pirkstu veiklību noķert. Otrs, ja tomēr negribās izmantot lietotnes, bet izaicināt sevi, tad ir vienlaikus arī tiešām jādomā par to, kā uzreiz šo te dublējošo saturu likvidēt vai apkarot, ja tā var teikt, jo pretējā gadījumā, līdz ko nolikām malā telefonu, tā aizmirsām par problēmu. Jo tā vispār tāda liela bēda ar tiem digitālajiem atkritumiem, viņi nesmird, viņi apkārt nemētājas, tādu skatu baigi nemaitā, tā neredzama problēma. Ļoti ilgi var ignorēt, var ignorēt līdz brīdim, kamēr telefons sāk bļaut, Telefons bļauj, ka viņš vairs negrib saglabāt nevienu bildi, jo vieta ir aizņemta. Es, piemēram, gadiem jau abonēju vietu mākonī, un mans telefons nekad nebļauj, bet tad, kad es pievērsos pie digitālo atkritumu tēmas, tad es sapratu, ka mana mākoņa ikmēneša izmaksas ir par eiro dārgākas nekā 4 cilvēku mājasaimniecības fizisko atkritumu izvešana šeit Rīgā. 4 cilvēku mājasaimniecība pret vienu mani un manu sabiedroto roku pagarinātāju telefonu. Tikai tāpēc, lai es varētu nedomāt, kad un kas man ir jāizdzēš, vai ko es varu glabāt telefonā, vai ko es nevaru.
Nu, tagad man veicās fizisko atkritumu izvešanai cenu pacēla, un līdz ar to tagad man ir par 1 eiro lētāks tas telefona digitālo atkritumu glabāšana, ja tā var teikt, izmaksā, bet principā tajā brīdī, kad tu saproti, ka par šīm te nekvalitatīvajām vai dublējošajām bildēm tu maksā vai no ar naudu, vai no arī, tev vairs nav vietas nekam, ko tev pat, pa īsto vajag, ja, nevis vienkārši glabāšanas pēc, ja, tad tas arī palīdz paraudzīties uz problēmu savādāk. Tā, ka jā, skatāmies, ir aplikācijas, kas palīdz uzreiz dublējošās bildes atpazīt un izdzēst. Ir arī mākoņu datošanas pakalpojumu sniedzēji, pie kuriem jūs glabājat savus datus, un arī viņi var nodrošināt šādu funkciju. Vienkārši palasiet, papētiet, ko piedāvā jūsu telefons un kādas ir iespējas. Tas, kam vēl ir jāpievērš uzmanība, vai tiešām visas lietotnes, kas ir jūsu telefonā, vai viņām ir tiešām tik atšķirīga funkcionalitāte, iespējams, jo pašas lietotnes jums ir dublējošas, un jūs to pašu varat izdarīt ar vienu lietotni, bet jūs neskapēc izmantojiet divas tam. Lūk, vēl trešais netikums, kam jāpievērš uzmanība, tā atveram, bet neaizveram, un tas attiecās uz ļoti daudzām lietām. Tagad droši paskatieties savos viedtālruņos, un tie, kas ir pie datoriem, apskatieties saviem datoriem, cik interneta pārlūka šķirkļi jums šobrīd ir vaļā. Un ierakstiet čatā. Par šo es veicu socioloģisko pētījumu, ja tā var teikt. Atbildes ir ļoti dažādas un pieredzes ir ļoti dažādas. Ja kaut kas čatā parādās, tad lūdzu. Jā, parādās mums 2, 4, 12, 9, 2, 10, 1. Datorā grūti pārskatīt. 12, 6, 35. Mums ir rekords 10, 6, 4. Jā, 3, 16. Jā, 4, 2. 1. Salīdzinoši, laikam jāsaka, šai auditorijai salīdzinoši mazi cipari, jo pasākumos, kuros es esmu piedalījusies, rekords ir 119 atvērti šķirkļi vienlaicīgi. Laikam mazākais, tiešām ir tie, vienu es nebiju dzirdējis, šis ir pirmoreiz, kad es dzirdu, ka viena, tāpēc aplausi tiem, kam viens, jā. Bet 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā, līdz 11, jā, ir standarts. Kāpēc tā ir problēma? Tāpēc, ka katrs neaizvērts šķirklis turpina fonā darbināt šo lapu. Ja? Tas savienojums tā vai citādi ir izveidots, un katra pat vismazākā tīmekļa vietne rada viņas apmeklējumi, un ja tie ir bezjēdzīgi apmeklējumi, tādi, kas ir fonā, ja kaut ko iedarbinājuši, tad tie ir tiešām pat 100 kilogramu CO2 emisiju gadā, un viens klikšķis 0,8 grami CO2. Tas ir pietiekami daudz. Pasaulē ir 2 miljardi interneta vietņu. Mēs pa viņām visām izplosamies, un tad, kad es jautāju cilvēkiem, kāpēc jūs neaizverat tos šķirkļus, tad, laikam neviens nav pateicis, tā tik vienkārši, ka es aizmirsu vai es nepadomāju. Pārsvarā tā atbilde ir, es gribu tur kaut ko saglabāt. Lai man nebūtu jāmeklē tās adreses. Un tad atkal mums ir 25. gads kalendārā, ir veidi, kā fiksēt digitālu informāciju, lai tev viņa ir par rokai, bet neturot vaļā visu laiku šo te konkrēto adresi. Ja? Atkal šis ir stāsts par digitālajām prasmēm un zināšanām, kā arī par paradumu maiņu, kā no kaut kāda veida, kā vienkārši neaizvarot. Tas ir tāpat kā neaizvērt krānu vai neizslēgt gaismu. Tieši tāpat mēs neaizvaram šīs te interneta pārlūku šķirkļus vai aplikācijas pēc to izmantošanas, un viņas turpina, ne tādā apjomā, kā tad, kad jūs kaut ko aktīvi darat lapā, bet vienalga fonā šis te savienojums ar lapu ir, un viņa patērē enerģiju. Un par šo neaizvērto šķirkli, tiešām katrs no mums ir personīgi atbildīgs, jo tieši mēs neizslēdzām lampiņu, tieši mēs neaizgriezām ūdens krānu. Ja? Un tā arī par to vajadzētu domāt. Tas pats, jautājums, tas pats par lietotnēm. Paskatāmies tagad uz lietotnēm, kas ir telefonā.
Pasaules statistika rāda, ka telefonā esot līdz pat 80 lietotnēm cilvēkiem. Noteikti ir kādam vēl vairāk un ir kādam, kam ir mazāk. Bet aktīvi ikdienā mēs izmantojam 8 līdz 10 lietotnes dienā. Un pārējās visas vienkārši fonā mums tur ir. It kā kabatu nespiež, nesmird, apkārt nemētājās. Bet redz, kas ir ar tām lietotnēm, kas netiek nekad tā īsti izmantotas. Iespējams, ja es viņu neesmu atvērusi gadiem, ja, tad arī viņas uzturētājs viņu sen vairs neuztur, jo es nekādus atjauninājumus neveicu viņai. Un faktiski tas ir stāsts nevis par digitālajiem atkritumiem, bet jau par kiberdrošību. Iespējams, jums ir ievainojamība vietālrunī, ko rada šī lietotne, kurā ir kaut kāds caurums zināms vai nezināms, bet jūs to pat neziniet, jo jūs viņu neizmantojat. Jūs neesat atvēris, neesat viņu apdeitojis, varbūt viņu pat vairs nav iespējams apdeitot. Un tas tāds bumba ar laika degli. Un vēl vairāk statistika pasaules saka, ka tikai 25% no lietotnēm, kuras mēs vispār jebkad uzinstalējam uz telefona, mēs viņas izmantojam vienu reizi tajā uzinstalēšanas brīdī. Vai mēs kaut kur pieviļamies, vai neatbilda mūsu ekspektācijām, vai kaut kādu citu funkcionalitāti, vai pēkšņi, uzinstalējām un paprasīja maksu, un mēs negribam maksāt, ja, un tad tāpat viņa tur paliek kaut kur stāvot uz telefona, ja vien tas neaizņem vietu. Bet katrā ziņā atvērts un neaizvērts, vai tas būtu par interneta šķirkļiem, vai tas būtu par lietotnēm, vai tas būtu, piemēram, par mūsu vecajiem dažādiem profiliem portālos, kuros mēs vairs neejam. Ja? Arī šī profila uzturēšana portālā kaut ko maksā no enerģijas viedokļa. Ja? Man, piemēram, stāsts par sevi, kaut kad 2000. Gadu sākumā bija portāls, kurā varēja augšu pielādēt bildes un ērti nodot uz druku. Protams, ka es to darīju. Mēs visi tad drukājām filmiņu bildes, un nebija tāds paradums, ka viss jāglabā digitāli. Gribējās arī kaut ko fiziski izdrukāt. Un 24 gadus katru mēnesi man šis portāls sūtīja e-pastu. Sveika, Vineta! Šomēnes tu esi augšu pielādējusi 0 bildes un izdrukājusi 0 bildes. Un tā 24 gadus. Reizi mēnesī, tātad kopā 12 e-pastus es saņemu, kas ir traki, jo šie e-pasti ir digitālajie atkritumi jau tajā brīdī, kad es saņemu, bet es neizmantoju šo portālu, es neeju šajā profilā, ja. Bet iedomājamies otru pusi, iedomājamies to drošības risku. Ja pēkšņi pēc 24 gadiem man šodien atnāktu notifikācija, sveika, Vineta, paldies, ka šodien augšu pielādēja 2 bildes un izdrukāja 2 bildes. Kāda ir mana reakcija tajā brīdī? Protams, es uzreiz spiežu uz saites, kas man ir atsūtīta šajā e-pastā. Es logojos iekšā, es iekrītu krāpnieku nagos, pat pati to nepamanot, jo tas, ka man ir kaut kur šādi veci neizmantoti profili, ja šāda informācija nonāk krāpnieku rokās, ja, tad šo te profilu esamību var izmantot kā ļoti mērķētu uzbrukumu man. Tas, ka kiberuzbrucēji neguļ, tas, ka šis ir bizness, kurā tiek pelnītas milzīgas naudas summas, viņas izkrāpjot mums, neuzmanīgajiem, nepiesardzīgajiem, aizņemtajiem, digitāli nogurušajiem un ar atkritumiem nokārtajiem, jo skaidrs, ka, ja katru dienu mums e-pastā iekrīt vairāki 10 dažādu mājastuļu, var nepamanīt, var uzspiest ne tur, kur vajag. Bet šis te vecais profils vai kaut kādas nedzēstās saistības var kalpot kā krāpnieku tilts pie mums, un ar to ir jārēķinās. Tāpēc to, kas ir atvērts, bet vairs nav vajadzīgs, aizveram cietu, izdzēšam, un pirmkārt izvairamies no šādu digitālo atkritumu saņemšanas savā e-pastā, otrkārt pasargājam arī savu kiberdrošību un savas ierīces drošību. Pandoras lādē e-pasts, tik tālu būtu nonākuši. Katru dienu mēs saņemam ļoti daudz vajadzīgu un ļoti daudz nevajadzīgu e-pastu. Man liekas, ka tā lielākā problēma ar tiem e-pastiem, ja neskaita to, ka e-pasti, kurus mēs nekad neatveram, kļūst par digitālajiem atkritumiem jau to izsūtīšanas brīdī,
Un ja mēs neatsakamies no šo e-pastu saņemšanas, mēs tiešām arī, tur ir jāatzīst katram sava vaina, ja esam slinkojuši un neatsakamies. Bet tiešām tas e-pastu daudzums, kas iekrīt mūsu privātajā e-pasta kastītē, var nogurdināt. Mēs dusmojamies, kāpēc man tur nāk spami un tā, un tad, kad mēs dusmojamies, tad mēs uztaisam vienu vai vēl vienu e-pasta adresi, kuru mēs dodam tādās situācijās, kad mēs zinām, ka mēs nekad šo saturu nelasīsim. Un tad man tīri cilvēciski rodās jautājums, kāpēc? Ja? Mēs visi gribam atlaižu kartēm pieteikties, vai ne? Mēs gribam tās atlaides, savukārt atlaides devējs grib mūsu e-pastu. Jūs neticēsiet, var arī neiedot e-pastu un tāpat saņemt atlaides, ja? Bet labāk noticiet un pamēģiniet to izdarīt, jo tajā brīdī, kad tu godīgi tam pakalpojumu sniedzēji pasaki, es nelasīšu jūsu e-pastu, jo jūs pārsvarā man nesūtīsiet neko tik kārdinošu, lai es tur vērtu vaļā, ja? Tāpat tam pirkumam ir jānotiek, un tāpat jūs pie tās atlaidītes agri vai vēl tiksiet, arī neiedodot e-pastu, bet neesot arī vienlīdz vainīgi pie tā, ka jūs esat piekrituši, ka jums sūtīs e-pastus, kurus pat nelasīsiet. Bet ar to otro un trešo e-pastu adresi, kas ir uztaisīta tādām situācijām, kad jūs tomēr dodat tos e-pastus, ja, manuprāt, tā kaitīgākā ietekme, ja neskaita to pozitīvo, ka jūs neredzat tās e-pastu gūzmas, ja, jūs vienā brīdī jebkur, kur jums paprasa e-pasta adresi, izņemot, ja tas ir kredīta pieteikums vai autolīzinga pieteikums vai bērna skolas pieteikums, ja, jūs visur citur sākat dot to adresi, to, kuru jūs nekad nevariet vaļā un neskatīsieties. Jūs pat paroli viņai neatceraties visbiežāk. Un tad to, ko mēs redzam sniedzot e-paraksta pakalpojumus, ja, ka tuvojas uz beigām e-paraksta derīguma certifikāts, mēs sūtam 3 reizes brīdinājumu cilvēkam, ka pēc 3 mēnešiem, tad pēc mēneša un rītdien, ja, beigsies derīgu e-paraksta certifikāta derīgums, un tad cilvēks dusmīgs zvana, un es neko nesaņēmu, un tagad man jūsu dēļ ir jāslēdz jauns līgums par e-paraksta izmantošanu, un lai gan tas ir bez maksas, un kurjers man atbrauc bez maksas līdz mājām, ja, vai arī, ja es to daru ar EID skan, tad tas aizņem 2 minūtes un nekādas jau stipri lielas neērtības nerada. Cilvēks ir pārliecināts, ka mēs neesam viņu informējuši. Lai gan mēs esam pārliecināti, ka mēs esam informējuši un nosaucam viņam e-pasta adresi, un viņš saka, bet es nelasu šo e-pastu. Un tiešām šādas situācijas gadās salīdzinoši bieži, kad cilvēks pat tik nopietnai lietai kā pašrocīgs paraksts un digitālā identitāte, kurai ir tāds pats juridiskais spēks, kā klātienē uzrādot pasi vai EID karti, ir iedevis e-pastu, kur viņš nekad neko nelasa. Ja? Tas mums pašiem tā kā ļauj un paši mēs to netikumu turpinam attīstīt, ka mēs pavirši izturamies pret saviem datiem. Ja? Jo es saprotu, kāpēc cilvēki grib izvairīties no mēstulēm, bet pilnīgi visu saziņu, ko ar cilvēku varētu kāds gribēt veikt, mēs beigās paši nonivelējam. Tāpēc tiešām es aicinātu pārskatīt tās daudzās e-pasta adreses, kas, ja kādam saimniecībā ir, un es neprasīšu tagad norādīt, cik kuram saimniecībā, bet man rekords bija 17 no auditorijas, jā, ko jauns puisis, un man ir aizdomas, ka bija vairāk, bet tā kā pārējie teica 4-5, jā, tad viņš pateica 17, un varbūt, ka tur īstenībā bija vairāk, jā, pārdomājam savus paradumus, lai nepalaistu garām kaut ko vērtīgu, neaudzinātu sevī to tikumu, ka faktiski mēs saliekam sev apkārt tādas miskastes konteinerus. Iedomājamies tajā brīdī, kad mēs taisam 5. e-pastu, ja, jo mums tie spami nāk, ja, mēs vienkārši apkrāmējam sev apkārt daudzus konteinerus, vizualizējam viņus un piepildam šos konteinerus ar CO2 izmešiem, kas dienas beigās un gada beigās ir vairāki 100 kilogrami katram no mums. Ja. Un, diemžēl, lielākā daļa ir šie e-pasti, kurus mēs paši piekrītam. Mums neizkrāpj šīs e-pasta adreses. Mēs pārsvarā paši viņas iedodam, piekrītam saņemt, bet nekad nelasam. Es pieņemu, ka šodien arī starp klausītājiem ir kādi pakalpojumu sniedzēji,
kuru katrs no mums ir tieši ieinteresēts kaut kā sasniegt vairāk to savu auditoriju, to savu klientu. Pārdomājam, kas ir tas vērtīgais saturs, kuru tomēr cilvēks gribētu lasīt. Un varbūt apsolīt, sūtīt vienreiz pusgadā, un tad cilvēks būs ar mieru šo ziņu saņemt un vienreiz pusgadā un ar kvalitatīvu saturu, nevis katru nedēļu ar akcijas piedāvājumiem, kurus tomēr cilvēks pat neatver. Un visas šīs sistēmas, automātiskās e-pasta izsūtīšanas, viņas ļauj apskatīties, kāds ir šis panākumu reitings, ja tā var teikt, un diemžēl tikai katru 5. vai katru 6. e-pastu vispār pamanīja tajā gūzmā. Tāpēc pārdomājam arī no pakalpojumu sniegšanas viedokļa. Laikam mana mīļākā sadaļa dažādu failu pārsūtīšana lielām draugu grupām. Man katrs rīts sākās ar to, ka es dzeru kafiju un skatos smieklīgo sunīšu un kaķīšu video. Man tas cilvēks ir nostalģiska būtne. Man šis te uzlabo gara stāvokli ārkārtīgi, jo es jau no rīta, tad, kamēr es tieku līdz kafijas krūzes finišam, es jau esmu pārsmējusies, reizēm līdz asarām, reizēm balsīs. Un tad man rodās nepārvarama vēlme nosūtīt šos video un padalīties ar saviem draugiem un ģimeni, un tad es vienkārši sāku sūtīt saites vai bildītes vai tos video, kas kuru reizi pie rokas ir. Katram no mums noteikti ir vairākas saziņas grupas. Man tādas 3 tipiskās grupas, kurās es esmu aktīva. Viena grupa ir, kur ir tikai meitenes, tā kā es un draudzenes. Otra grupa, kur ir meitenes un viņu vīri. Un trešā grupa tādiem gadījumiem, kad jānodod bērniem, kuri arī kopā atpūšās kaut kādas svarīgas ziņas, tad tur ir daļa vecāku un visi bērni, kas kopā darbojās. Un tad tur parasti šajās grupās Facebooks man reizēm izmet tādu kaut kādu bildi ar ļoti gudru uzrakstu, kas pierāda, ka mammai jebkurā gadījumā ir taisnība, ja tu esi kļūdījies, tad zini, mamma tev visas kļūdas piedos, un tāda tipa. Es domāju, ka dāmas manā vecumā saprot, par ko es runāju. Tad es tajā grupā sūtīju tādas, lai bērni izlasa un aizdomājas, jo tas jau pareizais veids, kā bērniem likt par kaut ko aizdomāties. Tad tajā draudzeņu grupā, tad tur ir kaut kāds saturs, kad mēs drusku pasmējamies par tiem vīriešiem, savukārt kopējā, piektdienas vakars, kaut kādas svētku laiki, Ziemassvētku pīrādziņi un viss pārējais, ko draugu grupās, tas, ko es varu ieteikt, ir paskatieties, ja jums ir tāds pats netikums kā man, digitālajā vidē, tad paskatieties tajā pašā WhatsAppā, var ļoti labi redzēt, kurš atver jūsu sūtījumus, vēl var arī paskatīties, kurš ir reaģējis. Tagad es zinu, ka man ir tikai 2 draudzenes, un viņām es arī sūtu, Bērni nelasa, draudzeņu vīri, varbūt pacieta kaut kā, bet arī lasīs īsti, viņiem neinteresē mani kaķīšu un sunīšu video, Līdz ar to, tā mana pieklājība droši vien prasa neignorēt to statistiku, ko es redzu, jo tas, ka mēs apmainamies ar informāciju dažādās vietnēs, un tas viss ir ok, un tāpēc tās saziņas grupas ir radītas, un apjomi, kādos šīs informācijas apmaiņa pasaulē notiek šajās grupās, ir patiesi milzīgi. Un nav tā, ka man tagad pirms katru bildi vai katru video, ko es ielieku draugu grupā, man būtu jāprasa kādam atļauja. Bet vienkārši esam kritiski paši pret sevi un pavērtējam, vai tās saulrieta bildes vai sunīšu kaķīšu video, vai viņas tiešām visiem ir saistošas un sūtam tiem, kuri reaģē uz to. Jo ir cilvēki, man aizvien ir cilvēki, kas ir priecīgi no manis saņemt šādas ziņas. Vienkārši esam kritiski un izturamies ar cieņu, jo atceramies arī to, ka īpaši kaut kādas ģimeņu grupas, kur ir arī seniori ar dažādām datoru prasmēm un telefonu lietošanas prasmēm, pārliecinieties, ka viņiem katra bilde, ko jūs aizsūtiet, uzreiz nesaglabājās telefonā, jo citādi tas viņu telefons ļoti drīz paliks lēnīgs. Pārbaudiet un palīdziet tiešām saviem bērniem vai vecākiem
pārliecināties, ka tā informācija tiek apsaimniekota saprātīgi, saņemtā informācija tiek apsaimniekota saprātīgā veidā. Nu, lūk, un tagad mazliet vēl atlikušajā laikā pieķeramies arī uzņēmuma digitālajai videi un tās 3 problēmas, ko es gribētu akcentēt šodien, bet vēlreiz paliekam tādā sadzīves līmenī, jo man liekas, ka tā sistēma pieraksta dati un dažāda fona informācija, kas uzkrājās, ir vēl lielāka Pandoras lāde nekā tā, kuru mēs gribam atvērt šodien. Ja? Pirmais ir šis krāšanas paradums un dzēšanas rutīna. Tā ir problēma, jo mēs ar latvisko dzīves ziņu un ar vārdiem ja nu vajag, ja nu nodara, ja, to V1, V2, V3, V4 un līdz pat, cik kuram tie griezti ir izveidojami, tad ir liekie ēpasti un nenoliedzami sistēma notifikācijas, kas izveido ļoti lielu ēpasta apjomu ar ziņām, kuras kļūst par atkritumiem jau to izsūtīšanas brīdī. Ko es domāju ar liekajiem ēpastiem? Pirmais, laikam, ir tas, ka esot birojā, pandēmija ir beigusies jau sen, bet daudzi no mums no pandēmijas tā arī nav izgājuši, un tā vietā, lai pieietu pie kolēģa, kurš ir tikai dažus metrus tālāk, mēs mīļu prātu sūtam ēpastu, tad gaidam, kad viņš vispār tiks līdz tam ēpastam, kad viņš atbildēs mums, un tad kaut kas mums tur nebūs skaidrs, un mēs tāpatās jums sūtīsim vēlreiz precizējošu jautājumu. Jā, pandēmija ir beigusies, bet daudz no mums ir viņā palikuši, un mēs sarakstamies arī tur, kur varētu pieiet un pavaicāt. Te gan nevienmēr ir jāvaino, ka mēs esam iestrēguši pandēmijā. Iespējams, kaut kas, tas ir kolektīva kultūras vai paradumu jautājums, vai savstarpējās uzticēšanās jautājums, ka es gribu, lai šī saruna par šo tēmu būtu pierādāma. Un tad atkal rodas jautājums, kāpēc? Kam tu vāc pierādījumus, kam ir jāpierāda, ka tu šo jautājumu esi risinājis? Un ja tas tā ir, ja, tad droši vien, ka vadītājiem ir jāzina par šo mikroklimatu, kurā mēs rakstam ēpastus tikai tāpēc, lai vāktu viens pret otru vai viens par sevi, ja, pierādījumus, ka es esmu darījis kaut ko. Tad te vairs nav stāsts par digitālajiem atkritumiem. Tā nav tā lielākā problēma. Tā ir noteikti vai kultūras vai paradumu problēma vai arī darba organizēšanas problēma. Un šeit es, protams, nerunāju par situācijām, kad kolēģi nav vienā pilsētā vai nav vienā telpā vai vienā ēkā, bet par tiešām tādām situācijām, kur mēs sarakstamies, pat tad, ja varētu pieiet un atrisināt dažu minūšu laikā šo jautājumu. Otrs, laikam, žanra klasika ir CC un atbildēt visiem, ja. Funkcija, piemēram, pilnīgi reāls gadījums. Biroja vadītāji sūta visiem biroja darbiniekiem informāciju par darba drošības apmācībām. Un tad kolēģis Juris saprot, kungs, es 1. martā tieši būšu atvaļinājumā. Ko lai es daru? Un viņš tā vietā, lai sazinātos ar biroja vadītāju, ja, kā man apmeklēt šīs obligātās mācības, ja es būšu atvaļinājumā. Atbild reply to all, ja. Visam birojam, ko man darīt, es 1. martā būšu atvaļinājumā. Tajā brīdī viņš paver Pandoras lādi, jo arī Pēteris un Jānis saprot, ka viņi būs atvaļinājumā. Un viņi raksta, reply to all, ja? Es arī. Ja? Un tad biroja administratori atbild nevis viņiem 4, ja, kuri saprata, ka būs atvaļinājumā, bet vēlreiz visam birojam par to, ka šīs apmācības varēs nokārtot arī 1. aprīlī. Tad pirmais jautājums, kāpēc tu uzreiz neierakstīji šo ēpastā? Ja? Otrkārt, kāpēc mēs izraisījām šīs sniega kupenes velšanos no kalna, iesaistot visu uzņēmumu, visus darbiniekus konkrētā sarakstē, kas viņiem vispār nav saistoši. Jo būsim godīgi, tad, kad es pirmoreiz ieraugu, ka ko lai es daru, būšu atvaļinājumā. Iespējams, to ziņu es vēl varbūt atvēru, jo man interesē, ko tad atbildēs. Ja? Bet visas tās pārējās, kas atnāk pie manis kā reply to all, es viņas pat neatveru. Tad tajā brīdī, kad viņas tika izsūtītas, viņas jau kļuva par atkritumiem. Piedevām nevis atkritumiem manā tikai ēpastā, ja, bet visa darbinieku ēpastā. Un, ja atceramies
ko mums maksā katrs e-pasts, 0,4 grami CO2, smagi e-pasti, 50 grami, ja, tātad, ja es sūtītu šo te prezentāciju jums, tad tie būtu kā minimums 50 grami CO2, par kuriem es personīgi būtu atbildīga. Nu, lūk, nu jā. Trešā sadzīves situācija patiesi ir šie smagie e-pasti, jeb e-pasti ar pielikumiem. Pārsvarā jau mūsu tās darba vides ir radītas tādas, ka ļoti daudz izmanto Microsoft rīkus, līdz ar to ir iespējas koplietot failus un pat nav jāsūta, bet arī reāls stāsts no dzīves, nezinu, katru mēnesi atbildīgais par transportu apkopo informāciju no visiem, kas kaut kur ir braukuši, ja, kāpēc viņi tur ir braukuši un tā. Viņš izsūta vienu Exceli, piemēram, 40 cilvēkiem. Katrs no viņiem, pirmkārt, tie jau bija 40 e-pastiem, katrs no viņiem saglabāja šo te smago e-pastu, katrs no viņiem aizpildīja šo te Exceli un katrs no viņiem nosūtīja atsevišķi pretī šim te informācijas apkopotājiem 40 Exceļus. Pirmkārt, trakums no CO2 izmešu viedokļa, otrkārt, trakums no vispār tādas saprātīgas dokumentu veidošanas viedokļa, jo es iedomājos, cik stundas viņš apkopo tos 40 Exceļus vienā. Ja? Tā ka, ja gadījumā jūsu organizācijā kaut kas tāds notiek, ierosiniet tomēr koplietot tos dokumentus, ka visi aizpilda vienu dokumentu vienlaicīgi, nevis rada 40 versijas vienā dokumentam, kas tāpat tiks konsolidēts vienā. Šie smagie e-pasti patiešām ir problēma. Un, laikam, šo smago e-pastu problēmu apsteidz vienīgi automātiskās atbildes, kur tādas baigi labās receptes, kā to risināt nav, jo visi jau esam pieradušie, kāds ir atvaļinājumā, ka tās notifikācijas atnāk. Tad, kad nāk man no viena cilvēka, es zinu, ka viņš ir atvaļinājumā nedēļu, bet es viņam tāpat turpinu sūtīt to nedēļu kaut ko. Jo man ir slinkums uzlikt e-pastam izsūtot, lai tas e-pasts iziet tikai 6. datumā, respektīvi 1. darba diena, kad viņš būs. Ja? Tātad es viņam nedēļu turpinu sūtīt e-pastus, nedēļu saņemu no viņa automātiskās atbildes par to, ka viņš ir atvaļinājumā, nedēļu krāju digitālos atkritumus, varbūt padzēšu, varbūt nē, kādu sanāk. Ja? Bet ar tām automātiskajām atbildēm tiešām apdomājam, varbūt ir vērts izsūtīt pirms atvaļinājuma pār savām kontaktpersonām. Pārsvarā jau nav tā, ka katrs no mums sarakstās tur ar simtiem un tūkstošiem cilvēku. Pārsvarā tas ir noteikts loks, informatīvu ziņu, ka es būšu atvaļinājumā. Es nelikšu automātiskās atbildes e-pastiem, jo tas rada digitālos atkritumus. Lūdzu, sazinies ar mani tad un tad, vai arī mana kolēģis vai kolēģe palīdzēs tev tikt galā ar kaut kādiem jautājumiem, ja tādi radīsies manas prombūtnes laikā. Un visbeidzot, reklāma e-pasti, ja, kas es to esmu tomēr ielikusi lieko e-pastu kategorijā, jo mums kā reklāmu devējiem jau un LVRTC arī mums ir daudz pakalpojumu, daudz biznesa virzienu, plašs klientu loks Latvijā, ārvalstīs. Arī mēs izsūtam informāciju. Bet tas, ko mēs tiešām jau gadu esam darījuši, pirmkārt, mēs esam reducējuši līdz pilnīgam iztikas minimumam. Otrkārt, mēs pārskatām, cik atver, ja, un tad no tā izdaram secinājumus. Un treškārt, mēs periodiski lūdzam cilvēkus apstiprināt, ka viņi aizvien vēlas saņemt, nevis gaidam, kad viņi atrakstīsies, ja nevēlās. Tā ir mūsu atbildība palīdzēt cilvēkam apsaimniekot šo te saturu, ko mēs viņam gribam nosūtīt. Manuprāt, tas ir atbildīgi un ilgtspējīgi, nevis gaidīt, kāds iedomāsies, ka var atrakstīties no tiem jaunumiem vai krāsu neizlasītas LVRTC reklāmziņas, manuprāt, pieklājīgi un atbildīgi pret vidi un pret saviem klientiem ir ik pa laikam palūgt apstiprināt, ka viņi aizvien tur grib saņemt. Ja negrib saņemt, tad mēs, ja nav šie apstiprinājumi, tad mēs arī vairs nesūtām, jo mums nav pašmērķis izsūtīt informāciju, mums ir pašmērķis nosūtīt klientiem noderīgu un vajadzīgu informāciju. Tas, ar ko es aicinātu parunāt ar saviem datoru administratoriem, ir e-pasta tāds audits, ja tā varētu teikt, ļoti primitīvā līmenī.
svars un adresāts. Un paskatāmies, ja organizācijā pārsvarā vai lielākā daļa e-pastu ir iekšēji e-pasti, nevis uz āru izejoši, iespējams ir atkal jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs viens otram sūtam tik daudz e-pastus, nevis izmantojam kaut kādas citas informācijas apmaiņas vietnes. Un tas pats par svaru. Ja iekšējie e-pasti ir smagāki nekā uz āru izejošie, šis arī pat vairs nav stāsts par digitālajiem atkritumiem, bet par to digitālo darba vidi, kādā mēs dzīvojam, un vai viņa tiešām ir radīta tā, lai mēs pēc iespējas mazāk radītu atkritumus un pēc iespējas mazāk noslogotu viens otra datorus un e-pasta serverus ar svaru. Jā, sistēma notifikācijas, kas, kā jau es minēju, aizpilda ļoti, ļoti lielu e-pasta daudzumu. Mēs strādājam ar daudzām informācijas sistēmām, ir dokumentu vadības sistēma, ir uzdevumu vadības sistēma, ir elementu vadības, daudz un dažādas. Un katrām no šīm sistēmām man var tikt uzdoti kaut kādi uzdevumi, un, protams, ka radot sistēmas, mēs gribam būt pārliecināti, ka Vineta neaizmirsīs izpildīt šos te uzdevumus. Bet tā statistika, diemžēl, ir bēdīga. Es saņemu 3 atgādinājumus, ka tūlīt uzdevums ar numuru SP278, termiņš tad un tad. Ja. Nākamais lūdzu steidzami apstrādāt uzdevumu ar numuru SP678, izpildes termiņš tuvojās. Un tad jūs esat nokavējis. Ja? Pat pēc 3 notifikācijām es vēsā mierā nokavēju, jo tas nav pat stāsts par to, ka es nevaru, ka es nereaģēju uz tām notifikācijām. Acīm redzami, šis stāsts ir par darba disciplīnu un par darba organizēšanu un par to digitālo vidi, kas ir man atbalstoša, lai es atnākot uz savu virtuālo biroju, tiešām ērti un pārskatāmi varētu izpildīt un slēgt visas sistēmu notifikācijas. Nav jau tā, ka es nokavēju visus uzdevumus. Es vienkārši viņu varbūt nenoslēdzu pareizi. Tāpēc saņemu 3 liekas ziņas. Katrā ziņā papētiet, ja katram uzdevumam ir 3 notifikācijas, vai vismaz 2, šo arī var labi izmērīt, cik kura sistēma izsūta notifikācijas, kādos gadījumos un cik ir vidējais notifikāciju skaits uz vienībām. Pāanalizējiet. Šeit ir ļoti interesantas atbildes uz jautājumiem, kāpēc. Ja jūs patiešām gribat aizrakties līdz tai saknei, nevis mehāniski samazināt kaut kādu daudzumu. Lai mehāniski samazinātu, var vienkārši atslēgt. Tad, kas būs, tas būs. Ja? Bet ne tas ir pašmērķis. Pašmērķis ir saprast, tas mērķis ir saprast, kāpēc. Ja mums nāk tik daudz tās notifikācijas, kāpēc? Vai cilvēkiem nav vērti strādāt, vai cilvēkiem trūkst izpratnes par darba disciplīnu un ko nozīmē kavēti uzdevumi, vai ir kaut kāds cits iemesls. Un tās ir atbildes, uz kuras jūs tikai jūs uz vietas varat sev atbildēt. Tas, kas mums ir izveidots stabils un gruntīgs, ir šis latviskās dzīves ziņas krāšanas paradums ar vārdiem mēs glabājam pat 20 gadus vecus dokumentus, kuri nav jānodot arhīvā. Ja? Un šeit nejauksim. Šeit es nevienā brīdī nerunāju par dokumentiem, kas ir likumu noteikti kā nododami arhīvā un glabājami 50 vai 50, cik kurš. Es runāju par tādiem sadzīviskiem dokumentiem, kuriem ir V1, V2, V3, beigās, kuri neskapēc nedzīvo dokumentu vadības sistēmā, bet jūsu folderos, jo, nodara, lai gan jums ir viņi pieejami visos citos veidos, kā jūsu darba vieta organizē šo dokumentu apriti. Un kas ir labā ziņa, jums kā darbiniekam, jums nav jāizdomā, ko un kā dzēst. Ja? Šeit atceramies tikai to, ka mums ir jādomā par dzēšanu un mums ir jāpajautā savam darba devējam, kā ir glabājami dokumenti un kad ir jādzēš dokumenti, kuri dokumenti nav jādzēš. Ja? Jums to visu ir jāprasa darba devējiem un pašam nav jāizdomā, ko dzēst, izņemot, protams, to, ko es runāju par V1, V2, V3. Ja? Diez vai, ka jums ir kaut kāds iemesls glabāt 12 viena dokumenta versijas ar visu rediģēšanas vēsturi, koplietojot dokumentus, var tāpatās apskatīties, ko kurš ir darījis. Savukārt glabāt viņus nekoplietotā veidā, tādā formātā,
Es pat teiktu, ka reizēm ir pat bīstami, jo mums ir GDPR, kas paredz kādus datus, kur mēs varam glabāt, kādus nevaram. Un starp šiem neizdzēstajiem dokumentiem var būt kāds, dēļ kura jūsu organizācija, jūsu darba vieta var arī par šī dokumenta saulaicīgu nedzēšanu var arī dabūt sodu. Tāpēc tiešām pārunājiet savos darba kolektīvos dzēšanas rutīnas attīstību, ja, jūsu sistēma administratori un e-pasta pārziņi noteikti jums var paskaidrot un jau tagad izstāstīt, kādi e-pasti arhivējas vai dzēšas automātiski, ja nekas no tā nedzēšas vai nearhivējas, pārunājiet, iespējams ir iemesls tomēr vairāk dzēst un vairāk arhivēt, jo nez vai 20 gadus vecam e-pastam izņemot sentimentālu nozīmi, kāda vērtība varētu būt. Tad, kad es pārskatīju savu privāto e-pastu, es patiesi atradu no 2001. gada e-pastus, tur bija kaut kādas bildes, un es domāju, kungs, šis jau viss ir aizmirsies, un cik labi, ka tāda bildīte ir saglabājusies, un es viņu beidzot normāli saglabāju, ja? Nevis nometu kaut kur tur bēniņos aiz 7. kastes, ja? Bet es viņu tiešām saglabāju, bet lielākā daļa no tiem e-pastiem bija veci rēķini, ja? Un šo te e-pastu nedzēšana un glabāšana kaut ko maksā. Un, ja tā nav nauda, tad tas ir CO2. Tāpēc, pārunājiet tiešām, kā to dzēšanas rutīnu ieviest, neapdraudot ne dokumentu kārtību jūsu organizācijā, ne arī glabājumu failu ilgmūžību, ja tā var teikt. Jo katra paraduma maiņa patiešām sākās ar skaidru vienošanos par spēles noteikumiem, un jums kā darbiniekiem ir vienkārši jāzina, kas jums ir jādara un kādi dokumenti jādzēš vai nav jādzēš. Vēl viens elements, bet es ticu, ka noteikti lielākā daļa no jums jau to visu izmanto, ir koplietojami resursi uzņēmumos un organizācijās. Piemēram, kādreiz bija pilnīgi norma, ka katram darbiniekam tika izsniegts lietotāja vārds un parole, un tad tā visa ņemtne, ja tās paroles pēc atvaļinājumiem ir aizmirsušās, jau mēs sūtam ziņas un zvanamies un ņemamies un atkopjam viņas. Tad tagad, piemēram, ja jūs izmantojat e-parakstu autentifikāciju visiem saviem resursiem, ja, tad šī te blakus efekti pie paroļu aizmiršanas ir daudz mazāki, jūs pats atkopiet visu tā kā jums ir ērti un parocīgi, neiesaistot tur vēl veselu klikšķu daudzumu un gūzmu. Tas pats par datu glabāšanu. Ticu, ka korporatīvā vidē nav tā, ka jūs sildiet kādu kabinetu ar serveriem, ja, bet jums noteikti ir datu centri vai mākoņdatošanas pakalpojumi, kurus jūs izmantojat. Un tāpat es varētu turpināt vēl ar citiem pakalpojumiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Te ir vairāk ieguvumi drošībai, mēģināju pieskarties. Es ceru, ka noķērāt, ka visu, kas ir vecs, tas patiešām var būt arī drauds, ne tikai vecs un nevajadzīgs, bet arī jūs apdraudošs. Efektivitāte, manuprāt, ja katram solim, ko es šodien pieminēju, jūs izietu cauri, es ticu, ka korporatīvajā vidē jūs atrastu daudzas vietas, kur to klikšķu ir pa daudz. Un pasaulē jau ir ieviests pat tāds termins kā klikšķu ekonomika, ja, kas nozīmē, ja ir pa daudz klikšķu, mēs kaut ko daram neefektīvi. Mēs kaut kur notērējam vienkārši laiku un enerģiju darbībās, kas nerada pievienoto vērtību. Tāpēc, pārskatot šos digitālā satura radīšanas un glabāšanas paradumus korporatīvā vidē, patiešām var arī uzlabot efektivitāti. Ilgtspēja, daudziem no jums būs jāziņo savu ilgtspējas rādītāju. Pagaidām digitālajā atkritumi nav šajā ziņojamo datu klāstā, bet es ticu, ka būs. Neizbēgami būs, jo atceramies tos zetabaitus. Ja? Vienkārši šī ir reāla problēma, virtuāla problēma, kas rada reālas sekas. Ja? Un visbeidzot, arī pasaules pētnieki saka, ka organizācija, kurai ir skaidrs ilgtspējas plāns vai plāns, kā risināt atkritumu problēmu, darbinieki būs lojālāki. Un godīgi jāatzīstās, man kā darbiniekam arī ir svarīgi, ka tajā brīdī, kad mēs sākām uzņēmumā runāt par digitālajiem atkritumiem,
Nu, tāpat kā tas bija pirms 20 gadiem, kad sāka runāt par fizisko atkritumu šķirošanu, mums parādījās uzreiz darba vietā gan vieta, kur izlietotās baterijas mēs varam visi godīgi salikt, ja nevis pavirši kaut kur mest ārā nedomājot. Mums parādījās atkritumu šķirošanai piemērotas miskastes. Mēs gājām uz bezpapīra biroju, lai mums nevajadzētu nekur papīra grozus, ja, un lai viss būtu. Un man tas patika, jo es sapratu, ka šis uzņēmums nav traidā raidā dzīvojam nost, un lai kas arī būtu, ja, tad mūs tas neinteresē, kas būs vēl pēc 100 gadiem. Man ir svarīgi, ka darba vietā ir plāns, man ir svarīgi, ka darba vieta man palīdz un ir atbalstoša. Ja man šie vides jautājumi ir svarīgi, nevis tur pasmies, viņi tur zaļi domājoši, lai domā pati, kur tos savus digitālos atkritumus likt. Man tiešām tas ir svarīgi, ka mums ir kopīgs plāns un mēs ejam uz kopīgu mērķi, uz labāku planētu, uz ilgtspējīgāku dzīvošanu, uz drošāku digitālo un fizisko vidi. Un, ka šīs problēmas netiek paslaucītas zem tepiķa. Pat 15. martā bija Pasaules digitālās talkas diena. Latvija arī ir viens no digitālās talkas dalībniekiem. Tā ir viena diena, kad mēs nozvanam trauksmes zvanus, bet kas tālāk? Ja? Tālāk ir ikdiena. Parasti pēc šīm te lekcijām kaut kas mainās tajā ikdienā. Parasti cilvēki paskatās kritiskāk uz saviem paradumiem, uz saviem telefoniem, uz saviem datoriem, uz tiem datu apjomiem, kas netiek izmantoti, jo ar tiem, kas tiek izmantoti, viss ir kārtībā. Mēs šodien neapkarojam datus, ja? Mēs mēģinam saprast, ko darīt ar tiem datiem, kas netiek izmantoti. Mēs arī LVRTC šobrīd jau esam uzsākuši darbu pie risinājuma izstrādes, kas var palīdzēt mūsu klientiem apsaimniekot ikdienas datus, ja, jo mums ir ļoti daudz datu centru klientu, un tie datu centri pildās ar ārkārtīgi lielu ātrumu, un mums gribētos domāt, ka mums ir tāds vērtīgu datu glabāt, un negribētos, ka mēs atkritumus, kurus nav kāds izdzēsis, tikai glabājam. Bet jā, rīki un palīdzība ir ceļā pie jums, ja tā var teikt, un mēs arī domājam par nākotni, kurā brīdī, kad mākslīgais intelekts būs beidzis mācīties, tad veselai gūzmai datu viņiem vairs nebūs jābūt aktīvā apritē, bet dzēst viņus arī vairs īsti vēl nevarēs. Ja? Tad mēs arī domājam, kā apsaimniekot šādus datus gan organizāciju, gan privātpersonu līmenī. Tā ka paldies jums par uzmanību. Viss, ko es izstāstīju, ir redzams digituvi.lv. Šonedēļ lielās talkas atklāšana, gatavojoties fiziskai tīrībai mūsu mežos un ceļmalās un visur citur, kur lielā talka talko, bet atceramies, ka tā digitālās tīrības rutīna ir tāpat kā jāmazgā rokas. Ja mēs jautājam, kad ir jāmazgā rokas, tad droši vien nav atbildi otrdienās, ceturtdienās vai 15. martā, vai ne? Jāmazgā rokas ir tad, kad viņas ir jāmazgā, vai nevienmēr. Jā, lieliski. Man jau te top paradumu veidošanas top 5. Paldies Vinētai. Bet mums te ir daži jautājumi čata sadaļā. Un jā, es labprāt arī nolasīšu. Jā, tad kontekstā neatējot tālu no e-pastiem, tad ir tāds jautājums no Agneses, vai e-pastā personalizētie paraksti ar logo tekstu arī vairo atkritumus? Tā paraksta zona, cik es saprotu. Lai nesajauktu. Tātad, ja šis e-pasts ir derīgs un viņš tiek lasīts, ja viņš var būt smagāks un radīt vairāk CO2, un ja tur ir bildītas iekšā, šis e-pasts būs smagāks. Vai tas vairo atkritumus? Nē. Jo atkritumi ir tikai tas, kas nevienam nav vajadzīgs. Ja? E-pasts, ko neviens neatvērs. Ja? Tā kā bildītas ir stāsts par svaru, ne par būtību. Un tad arī kontekstā par atkritumiem vēl ir jautājums par to, vai dzēstā informācija arī nerada atkritumus. Kur viss dzēstais paliek? Šis ir vislabākais jautājums, vai ne? Jo visi ir dzirdējuši to, ka digitālajā vidē tā pa īstam izdzēst neko nevar, vai ne? Jā. Tas tāpat kaut kur paliek. Bet tas, ko reizēm aizmirstam tādā ikdienišķā līmenī, tā, ka mēs datorā kaut ko izdzēšam, ir miskastīte, ja?
Un tā arī ir ik pa brītiņam jāizdzēš, pretējā gadījumā tā miskaste ir tikai konsolidēta versija, ja, tam, ko jūs esat iztīrījuši. Bet jā, tas, ko es par to, kur viss izdzēstais paliek, tas ir tas, ko es minēju kā pie mūsu nākotnes produkta, ko mēs noteikti saviem datu centru klientiem arī piedāvāsim. Ir šie, nezinu, ja tā var teikt, datu kapsētas, ja, kas arī ir jāglabā kaut kā. Un ir arī dati, kurus nekad līdz galam nevar izdzēst, vai ne? Jā, un manā gadījumā es ļoti bieži praktizēju tieši sociālo tīklu, kas ienāk e-pastos abonētie, kur viņi visu laiku tā kā arī notifikācijas sūta par to, kad ir tāds komentārs, vai tur tajā grupā ir kaut kas tāds paziņojums ir, un tad Facebooki vai sociālie tīkli sūta tik tos notifikācijas tajos abonētajos sadaļās, un tad tur ir jātīra ar prātā, tur ir jātīra. Lūk, un laicīgi jāatsakās, jā, izvērtējiet, bez kurām kuras jums ir svarīgas notifikācijas un kuras jūs palaidīsiet garām vienalga, ko jums tur sūta, jā. Lūk, no Agneses vēl viens jautājums. Ja, piemēram, ir atvērtas vairākas pārlūku programmas, bet aizver galveno pārlūku min kā Google, vai tad skaitās, ka neražo atkritumus? Aizver vai piever, ja, jo, redz, krustiņš vai strīpiņa, ja mēs vienkārši visu nolaižam fonā uz leju, tāpat telefonā, ja, jūs taču zinat, kuras lietas, jūs atverat, tajā ceļā, kā jūs parasti tiekat pie tām lietotnēm, viņas jau ir vaļā, ja. Tātad viņas nav aizvērstas, ja? Tiešām ir jāaizver, jā. Agnese saka, ka ar krustiņu aizver, tad neražo atkritumus. Tad ir aizvērta pārlūku programma. Ļoti forši. Bet man ir personīgs jautājums. Tika minēta klikšķa ekonomika un arī bišķiņa tā krāpniecības tēma man ir tuvu. Tad krāpnieki savukārt izmanto šo te klikšķēsmu, vai ne? Kad visu laiku mūs vilina uz darbībām klikšķināt visu laiku kaut ko. Tad arī šīs, tā kā no manas skata punkta arī būtu tas ļoti labs paradums neklikšķināt visu pēc kārtas. Jā, šis jau tāds izdzīvošanas jautājums, pat ne paradums, ja, jo tas, ka krāpniekiem šis ir milzīgs bizness un ka jūs mēģinās sasniegt, nedomājieties, ja e-pastā ikdienu iekrīt ļoti, ļoti daudz ziņas. Mēs nogurstam, mēs neredzam, mēs zaudējam modrību un tad viens klikšķis un superbingo, jā, tieši tā. Tā, cienījamie kolēģi klātesošie, vai būs vēl kādi jautājumi Vinetai? Mums ir vēl atlikušas dažas minūtes, pirms mēs sākam milzīgu paldies Vinetai par tik interesantu stāstījumu un tiešām aktuālu tēmu, kā mums veidot mūsu digitālos paradumus, gan ikdienā sev pašam, gan arī varbūt arī iespējams darba vietā. Jūs varētu būt tie digitālie līderi, digitālo atkritumu nevairošanas līderi, kuri varētu arī inicijēt tādas lietas. Tāpēc, jā, ja ir jautājumi, tad droši rakstiet vēl čata sadaļā. Jā, bet tad šobrīd, cik es saprotu, ka mēs pateiksimies par tiešām vērtīgiem atgādinājumiem un informāciju Lūk Vinetai un kā jau Vineta teica, dosimies iztīrīt savus atkritumus šodien. Es domāju, ka lielākā daļa no mums šeit klātesošiem tiešām ķersies klāt pie šādām ikdienišķām lietām. Jā, Vineta, sirsnīgs un milzīgs paldies par tiešām saistošu un ļoti izcilu stāstījumu ar tik vienkāršiem un vērtīgiem piemēriem. Tiekamies arī... Noslēdzot tik vienu teikumu, lai kaut kādā, šodien uz entuziasmu viļņa, lai neizdzēšam pa daudz. Vienmēr uzdodam sev to jautājumu, kāpēc? Man šis ir kāpēc? Ja mēs varam atrast iemeslu, kāpēc šim e-pastam ir jāsaglabājas vai šai fotogrāfijai, vai kur mēs viņu izmantosim, tā jau ir atbilde. Nav tā, ka viss jāizdzēš šodien. Uzdodam sev kāpēc un kritiski atbildam. Jā, iespējams atgriezīsimies pie šīs bildes kaut kad vēlāk. Un tad viņa tiešām nebūs vajadzīga. Jā, milzīgs paldies, Vineta. Tiekamies arī citos EPALE un Izglītības zinātnes ministrijas un LVRTC rīkotajos pasākumos un aicinam aktīvi sekot digitālās nedēļas pasākumiem, jo šī nedēļa mums tiešām ir ļoti bagātīga un Likta kā galvenie koordinatori digitālās nedēļas ietvaros ir sagatavojuši jums milzumu daudz interesantu tiešām digitālo prasmju pilnveidei veltītu tēmu un pasākumu. Uz tikšanos arī citos pasākumos. Paldies! Paldies, uz redzēšanos!